Tātad te daži iespaidi pa vizīti Kaspersky Labs, protams, pats Kaspersky dibinātājs, Jevģēnijs, kā viņš mēdz saukt sevi, Eugene Kaspersky, te viņš ir aprakstīts kādā Latvijas izdevumā. Nu, ieklausīsimies, ko mums stāsta. Now our head count reached, I think, 2,000 of people globally, and in Moscow about 1,000 of people work in Moscow for Kaspersky Lab. And this floor is dedicated to our system administrators and product divisions. And we have very, very good force of system administrators because they need to maintain functions of very critical infrastructure, and also they needed to maintain good connection between different offices of Kaspersky Lab. Here, and you see these dots of different color. They mean that from the region where this dot is situated, spam comes at the moment. For example, red dots mean that more than 100 IP addresses send spam from this region at the moment. Yellow dots mean that from 10 to 100 IP addresses send spam at the moment in this region. Blue dots mean up to 10 IP addresses sending spam at the moment, but more than one. Because for only one IP address sending spam at the moment, we have wonderful little green dots. You see, for example, in Madagascar or to the south of Australia, we see these little green dots. They mean that only one IP address sends spam from this region. Nu, te mazliet iespaidi pa naksnīgo Maskavu, šitādi milzīgi debeskrāpji, acīm redzot, laikam padomju un agrākos laikos tur nebija. Vispār iespaids tāds gandrīz kā kaut kāda Londona vai Berlīne, Parīze, tikai viss rakstīts kirilicā. Protams, šitajās Staļina laika ērmīgās mājas ir atrodams vairākās vietās, viņas gan pārbūvētas par dzīvokļiem, par viesnīcām, par kaut ko citu nekā sākotnēji. Visi ir samērā gaiši un koši, te redzam laikam Gazprom galveno namu un arī Krievijas valsts Domas namu, kuru 93. gadā sašaudīja ar tankiem. Nu, tad devamies pa Maskavas upi nelielā tādā kuģa ekskursijā, un tur arī dažus Maskavas skatus redzējām, neizpalika arī, protams, mazliet tāds kā izklaides balagā. Nu, un tad nākamā dienā apmeklējam Kremli, bija samērā augsts, apskatījāmies tur visdažādākās tur baznīcas, arī tādus, kur neskaitam caru pīšļi, sarakti, te tāds milzīgs, grandios zvans, kas salūza, un viņa atlūzas un visu to milzīgo zvanu var apskatīties, 200 tonnas sverot, visu tā padarīšana, tā mums stāstīja, nu, te ir Ļubļanka vai galvenais FSB, agrākais valsts drošības komitejas KGB nams Maskavas centrā. Nu, protams, kaut kas tur arī ielās notika, un mēs sarkanā laukumā netikām, jo tur gatavojās OMON un policijas vienības kaut kādu demonstrāciju vai diezgan ko tur apturēt. Šeit tā it kā tā bijusi slavenā 30. gados uzspridzinātā katedrāle, kas tagad ir pilnībā atjaunota. Tur agrāk gan, kā stāstīja vietējie, esot bijis milzīgs brīvdabas peldbaseins, tas tagad aizbērts ciet, tagad tur turpinās baznīcas darbs, te viens no Kremļa torņiem, no tālienes, kā teicu, sarkanajā laukumā mēs iekšā netikam. Nu, un tad brauciens mazliet pa naksnīgo Maskavu atkal uz pasākumu, kur mūs sagaidīja Ukraiņu restorānā
ar dziesmām un izklaides pasākumu. Ой, піду я до лісу, ой, довго поколишу, я звідси нічого, кохання не забуду.